Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlistībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Sveiciens ik katrai klausītājai! Šīs epizodes temats ir daba otrā mācību grāmata. Ar tevi kopā šodien esmu es, Emīlija, un ciemos pie mums ir mamma Kristīne. Sveicināti! Iesākumā lūgsim debes Tēvu svētība. Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicībā nākam pie Tevis par to, ka Tu esi mūsu glābējs un pestītājs. Pateicamies, ka Tu mūs atpestīji no grēka katru dienu. Pateicamies par Tavu dēlu, vienpiedzimušo, ko Tu esi atdevis par mums un kurā mums ir dota glābšana. Pateicība, ka mums ir pieejama palīdzība īstajā laikā, un ka caur Jēzu arī Tu mūs saproti ik katrā dzīves gadījumā. Un lūdzam šai brīdī, lai Tu dāvini savu svēto garu pēc savu apsolījumu, ka ja jau jūs, kas esat ļauni būdami, zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, cik gan vairāk, Tēvs debesīs jums dāvinās svēto garu. Un par to Tev pateicamies un lūdzam par katru klausītāju, kas šobrīd klausās, lai Tu pieskaries sirdī, mierini, iepriecini, stiprini šajā ceļā uz debesu mājām un vadi arī mūsu, ko mēs runāsim. Par to Tev pateicamies, Kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Kristīne, varu Tev lūgt iepazīstināt ar sevi sākumā? Jā, mans vārds ir Kristīne, un manā ģimenē ir 3 bērni. Vecākais ir Patriks, viņam šobrīd ir 20 gadi. Viņš šajā pavasarī pabeigs Smiltenes tehnikumu, kur viņš mācās vetārsta asistentos, tā ka viņam priekšā ir eksāmens. Un viņa vēlme ir tālāk kļūt par vetārstu. Savukārt vidējā mums ir meita Amēlija, kura jau no agras bērnības ir parādījusi mākslinieciskas īpašības, cik es viņu atceros bērnībā. Viņa vienmēr ir kaut ko knibinājusies vai zīmējusi. Tas ir viņas tāds parastais stāvoklis, un šobrīd Amēlija mācās Rīgā, mākslas un dizaina vidusskolā 2. kursā. Un savukārt pastorīts Klaivs, viņš šobrīd mācās 9. klasē, meklē sevi visos šajos veidos, gan garīgi, gan arī, ko viņš darīs dzīvē. Ja iepriekšējie vecākie bērni skaidri zināja, ko viņi mācīsies un par ko viņi grib kļūt, tad ar pastorīti mums ir nedaudz tāda rūpe, kā lai viņu ievirzītu tajā pareizajā virzienā, jo viņš pagaidām vēl pats īsti nezina un sevi meklē. Jā. Un Amēlija un Patriks ir atraduši arī ceļu pie Kristus, tad arī Klaivs ir tas, kurš tā vēl taustās, skatās uz brāli, uz māsu, uz vecākiem un mēģina atrast arī šajā ziņā sevi. Jā. Cik interesanti, viena ģimene, vai ne? Jā, bet jā. katram savs ceļš ejams.
Jā, interesanti man likās, ka teici, ka Amēlija redzēja visu dzīvi jau knibināšanos, un patiešām tas arī beigās tā profesijā, ja var tā teikt. Jā, viņa nemaz nevarētu iedomāties kādu citu veidu, ko viņa varētu darīt, kā vienīgi kaut ko ar mākslu saistītu. Jā, lai tas ir iedrošinājums arī tām mamām, kurām arī bērniem ir izvēles priekšā, un kuri nav vēl pārliecināti par sevi, vai ne, kur doties, ka Dievs ir apsolījis gudrību, vai ne? Jā, noteikti. Es ticu arī, ka Klaivs atradīs to savu īsto dzīves nišu, par ko viņš vēlētos kļūt un mērķus, ko iet. Jā, labi, ka mums ir Dievs, vai ne, kurš redz uz priekšu. Viennozīmīgi arī, kurš varbūt dod kādu padomu, ievirzi un redzējumu par to visu. Jā, tā kā paldies Dievam. Paldies, ka iepazīstināji, kas tu esi par mammu. Un jā, dosimies pie mūsu šīs te pirmās daļas, kas ir saistīta, protams, ar mammām, un kuras nosaukums ir Mamma mammai, kurā nu jau esam dzirdējušas vairākus padomus, stiprinājumus, ar ko ir dalījušās mammas iepriekšējās epizodēs, un varbūt arī tev, Kristīna, ir kaut kas tāds, ko tu gribētu uzdāvināt, ja tu varētu citām mammām vārdos ietērpjot. Jā, man vienmēr ir licies svarīgi, kad, lai vai kāda ir situācija, vai tu esi dusmīgs, vai tu esi apbēdināts, vai tu esi sakaitināts tajā brīdī, vai vēl kaut kādas emociju varā. Jā, protams, mums šīs emocijas izpaužās, bet man liekas, ka svarīgākais ir neatstumt bērnu tajā brīdī. Parādīt viņam to mīlestību arī tad, ja viņš neklausa, arī tad, ja viņš niķojās, ja viņš runā kādas sliktas lietas. Jā, mēs varam bērnu varbūt sodīt vēlāk vai kā, bet tomēr tam, lai nebūtu tā, ka tu tagad ej prom, es ar tevi negribu redzēt, es tevi negribu runāt un vispār atstāj mani, jā. Man liekas, tas ir pats sliktākais, ko mēs varam izdarīt, bet vienmēr censties tomēr cik vien spējam atstāt šo mīlestības buferi, kad es tevi pieņemu, kad es tevi saprotu, ka tev ir tiesības dusmoties vai niķoties vai uzvesties, bet ka tu man es tevi tāpat mīlu. Tāds, kā tu esi. Jā, man liekas, ka tas ir svarīgākais jebkurā situācijā un vietā. Jā, un jebkurā vecumā, vai ne? Jā. 3-gadnieka vai pusauģu vecumā. Jā, nu man visi bērni jau ir pusauģi tā, kad es esmu izgājis šim grūtajam posmam cauri, bet arī pusauģu vecumā, protams, ir savas lietas, ar kurām jārēķinās. Jā, protams. Jā, man liekas, tas ir tas svarīgākais tieši to, ko tu teici, man nāca prātā Bībeles raksturiet arī par Jēzu, kur viņš saka, katru, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jā. Un tā kā mēs bērniem esam Dieva vietā būtībā, viņš jau nesaprot, kas tas ir neredzams Dievs vai neredzams Jēzus, tad mēs to parādam, vai ne? Viņi visu par mīlestību, par Dievu spriež no mums, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ko tu teici. Jā, pēc būtības mēs esam viņiem paraugs, un bieži vien vecāki nesaprot, kad bērni savā ziņā atspoguļo arī viņus, un reizēm mēs no bērniem vēlamies vairāk, nekā mēs paši spējam. Nu, ja es sevi nevaru savaldīt dusmās, tad es nevaru prasīt no bērna, lai viņš savaldītos un nomierinātos. Vai ja viņš tur vēl kaut kādas citas lietas dara, mums jāpaskatās uz sevi, kā es uzvedos šajā situācijā, kā es uzvedos stresa situācijā, ko es saku, kā es reaģēju. Jo, es nevaru prasīt no tik maza cilvēciņa to, ko es pieaudzis nespēju. Tas nav godīgi, tas nav taisnīgi. Bet daudzi vecāki tā domā, ka ir tiesības to prasīt, bet es uzskatu, ka nē. Jā. Mēs nepamanām to, ka paši nespējam, bet gribam, lai viņš tāds maziņš jau spētu. Jā, un tie ir tas žēlastības moments arī, vai ne? Jā, un mums tāpēc ir jāskatās vairāk uz sevi, jāveido savs raksturs, jāveido sava izturēšanās, ar domu, kādu es vēlos redzēt pēc tam savu bērnu, kā viņš reaģētu kādā situācijā, kā viņš uz šo lietu varētu paskatīties. Mums ir jādod šis paraugs, kam sekot. Līdzīgi kā mēs skatāmies uz Jēzu un sekojam viņam. Tā tāda miniatūra viņiem, kas būs mums tālāk dzīvē uz Kristu. Jā. Un patiesībā šis tā labi pāriet pie mūsu nākamās daļas, jo mēs, domāju, visas, gan klausītāji, gan mēs varam apliecināt, ka pašam
Tas nav iespējams. Cilvēciskā spēkā, lai vai pat mēs tur sarakstītu uz lapas, kādas īpašības mēs gribam redzēt, vai ne sevi un bērnos, un censtos pa visu varu, tas vienkārši nav iespējams, jo manī mītošais grēks, kā Pāvils teica. Un šī otrā daļa ir ar nosaukumu Mammu, kā tu spēji, un šis mērķis ir tiešām iedrošināt vienai otru, censties un spēt satvert Kristus spēku, un šis moto atrodams Filipiešiem 4.13, kur stāv rakstīts, ka es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Un Mammu, kas arī klausies, lai tevi stiprina arī apsolījums, kas ir atrodams arī 2. Timotejam 1.7, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un Dievs mums grib un var palīdzēt ikdienā ar spēku, mīlestību un arī savaldību, audzinot bērnus. Un, Kristīna, varbūt arī tu vari padalīties, kā tu ikdienā centies gūt šo spēku ar Kristu visās lietās. Jā, man ir tā pagaidām šobrīd tāda iespēja, kad vīrs ved jaunāko puiku 9. klasnieku uz skolu, un tad man ir iespēja tā kā pagulēt ilgāk. Bet tad, kad viņš ceļās, es tāpat atmostos nedaudz, un tā kā es zinu, ka es tajā brīdī vēl necelšos, es pirms atkārtot iemikšanas vēl mēdzu pielūgt, tā kā, lai viņiem viss labi ir un lai visiem pārējiem bērniem ir labi. Bet vēlāk, kad es mostos, es lietoju ūdeni. Tas ir par veselīgu dzīvesveidu nedaudz vai ne, lai atmodinātu savas smadzenes. Un pēc tam es ķeros pie sabatskolas grāmatiņas. Es esmu sev nostādījis tādu mērķi, kad es izlasīšu visas raksturvietas no Bībeles, kādas tur ir. Un tad es izpētu sabatskolu, iegūstu kādas atziņas sev, esmu lasījis Bībeli, pārdomājis kādus Bībeles pantus, un es parasti lasu arī no rīta, tās laikam skaitās rīta lasījumi visa gada garumā, bet man ir tā īpatnība, ka es nemēdzu lasīt tikai vienu, bet es lasu vairāk. Es lasu līdz tam brīdim, kamēr man ir kāda doma, pie kuras es gribu apstāties, kurus es gribu pasvītrot un kurus es gribu pierakstīt savā plānotājā. Lai varbūt vēlāk kādā reizē man tas var noderēt, šī doma, vai es kādam citam varu nolasīt. Un reizēm, ja man ar to vēl nepietiek, tad es mēdzu lasīt kādu no Elēnas Vaidas grāmatām. Šobrīd tā ir Laikmetu ilgas par Jēzus dzīvi. Šobrīd es esmu par tikus līdz viņa augšām celšanās stāstam un notikumiem. Tā, kad jā, man patīk, es vispār esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk grāmatas lasīt. Un arī pirms aizmigšanas vakarā man patīk arī palasīt kādas grāmatas. Tā ir parasti tā grāmata, ko es tajā brīdī lasu. Un tas, man liekas, tā noskaņo no rīta, tas noskaņo tā dienai šīs domas par Jēzu un ap Jēzu. Un savukārt vakarā, tad, kad aizēju gulēt, tu nomierinies lasot un paliec tādā ar Dievu uz viena viļņa. Jā, tā ka man svarīgākais ir lasīt grāmatas, kristīgās grāmatas, tas mani iedvesmo, tas mani tā kā nomierina un tas man palīdz vairāk koncentrēties. Jā. Jo reizēm dienas laikā kaut kas var aizmirsties, atkārtoti vēl pielūgt, bet jā, šis rīta iesākums manā skatījumā, man liekas, ka tas ir svarīgi, ka tu esi bijis kopā ar Jēzu, lai cilvēki redz tevī to. Jo no kurienes gan tu varētu smelt? Jā. Mūsos pašos nav īsti nekā laba. Un bieži vien ir tā, ka, ja rīts iesākas un ir tāds saspringtāks, vēl neesmu paspējis lasīt, tad var just to raksturu, kas nāk ārā. Kad ir steiga vai ka ir tāds ātrāk aizkaitināts topi un tu nespēji sniegt to mīlestību, ko varbūt to tevis gaida. Tas tā kā atstarotājs bez gaismas, kas spīd uz viņu. Jā. Mēs jau gan visi esam cilvēki, bet ja mums ir iespēja sev padarīt patīkamāku līdz cilvēkiem, tad vajadzētu to darīt. Jā. Esot Kristus klātbūtnē, tieši tā. Jā, man patīk to, ko tu teici, ka viena tāda praktiska lieta, ka tu pieraksti plānotājā kādas domas. Jā, es parasti rakstu citātus. Jā. Citātus no dažādiem avotiem, ko es tajā brīdī esmu lasījusi,
Un bieži vien, piemēram, sestdienās dievkalpojumos ir kādas tēmas, kur šie citāti nodara, kur tu vari ar to iedrošināt citus vai stiprināt vai pateikt, kā Dievs to redz. Man liekas, tas arī pašam tā paliek, ka tu reizēm varbūt esi kaut ko gaidi, un ja ir līdzplānotājs, tad tev ir vismaz laiku paīsināt, tu vari izlasīt vēlreiz un padomāt, un kā tas uz mani attiecās, kā tas uz mani runā, kā es šajā aspektā ierakstos. Tā, ka, jā. Jā, man arī, tu patiesībā pateici to otru lietu, kas man tā iekrita, tas, ka stiprināt citus caur to. Un tas es arī esmu daudzreiz piedzīvojis, kur tiešām man kaut kā arī, ir plāns kaut katru dienu lasīt, bet kaut kas notiek un pabīdās, ja? Un es lasu to vēlāk, un es tieši satieku cilvēku, kuram taisni tas ir vajadzīgs, ja? Vai aizsūtīt vai kā. Un es pat esmu piedzīvojis, kur man kaut ko atsūta, un man tas tā bija vajadzīgs, un izrādās, ka tas, kas man atsūtīja, viņam vēl kāds cits bija atsūtījis. Var sakot, kā Dievs darbojas, un cik daudz mēs varam gūt, un tas nav tikai par sevi, vai ne, tik par to savu raksturu, bet par tiem citiem. Tā kā tas tiešām ir svarīgi. Vienīgais, es tā domāju, ja mūs klausās kāda mamma, kurai ir varbūt mazāki bērni, kurai neved vīrs uz skolu, ja tu saproti man jautājumu. Jā, es saprotu. Kā tev bija man tas ir laiks? bijis tas laiks tāds, jā, tad es atceros, kad es atradu laiku, tad, kad bija atrodams tas laiks, jo tik tiešām, kad bērni bija mazāki, kad bija pavisam maziņi, tā kā zīdainīši, tad tava primārā lieta ir aprūpēt viņu. Un tad, kad viņš ir apmierināts, tad arī tu par sevi parūpējies. Tas ir tā, jā. Bet laiku atrast var vienmēr. Vienkārši tas jāuzstāda kā prioritāte. Kad es vēlos atvēlēt laiku Dievam, ka es vēlos to izdarīt, kad tas būs, tas ir cits jautājums, bet jā, man liekas, tas ir viena no svarīgajām lietām, ko mums vajadzētu tomēr nolemt, ka mums būs laiks ar Dievu. Tāpat kā mēs citas lietas ieplānojam, vai ne? Es tikšos ar to, vai ne? Vai tikšos ar to? Jā. Tas tā ir, jā. Lai tas mums katrai ir par prioritāti, jā, vai ne? Jā. Jo galā, kāpēc mēs te esam uz šīs zemes, vai ne vispār? Tieši tā. Jā, paldies par šīm domām līdz šim, un es ticu, ka mēs katrs esam stiprinātas meklēt to par prioritāti, satikties ar Jēzu tiešām. Jo tā vienīgi mēs varam to spēku saņemt, ar viņu satiekoties. Jā, jo patiesībā man daudzos dzīves brīžos es esmu sapratusi, ka uz cilvēkiem, jā, ir mums cilvēki blakus, bet reizēm arī cilvēkiem esot pilnai mājai, tu jūties vientuļš. Un reizēm ir situācijas, ka tu nevari izstāstīt otram to, kas tevi nomāc vai to, kas tevi satrauc. Un tad tā apziņa, ka tev ir Dievs, ka tu vari, ka viņš tevi nepametīs, kad ir šis Bībeles pants, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Un viņš apsola, ka viņš būs ne jau tikai tajās dienās ar plusa zīmi, bet arī ar mīnusa zīmi. Tad, kad tev liekas, ka viss jūk un brūk, un kad tev liekas, ka tu esi pilnīgi viens uz pasaules, tas ir liels stiprinājums. Jā, paldies Dievam, ka viņš tāds ir. Jā. Ka viņš ir labais gans, kurš nāca meklēt šo pazudušo avi mūsu planētu. Jā. Visumā. Slavu Dievam par to. Dosimies pie mūsu trešās daļas, kurā patiesībā mēs tā vairāk arī pieskarsimies šim mūsu tematam par dabu, par Dieva radību. Un trešās daļas nosaukums ir Mammas manna. Un pārdomājot šoreiz tieši par to, ko pateikt pirms šīs daļas par mannu, es tā domāju, ka ir ļoti brīnišķīgi un skaisti, ka vecā derībā tik daudz, kas ir par Kristu, tik daudz, kas simbolizē Kristu, tik daudz, kas norāda uz viņu. Un tas tiešām ir ļoti stiprinoši. Un arī manna īstenībā simbolizē Kristu. Nesen dzirdēju tādu interesantu domu, ka pat tajā faktā, ka piekdienā salasīja 2 tik, vai ne? Sabatā tas nesabojājās, tārpi neiegāja, nesamētājās, ka pat tas norāda uz Kristu, jo viņš bija arī kapā piekdienā, un viņa miesa sabatā nesabojājās, tārpi nenāca, jā? Tas process nenotika. Un es domāju, wow, līdz tādām detaļām Dievs pat šos simbolus var ietvert. Bet Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā tas rakstīts vēl tiešāk, 32. 33. pantā. Mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm.
jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Un pēc tam, kad viņam arī prasīja, kas tad ir tā maize, dod mums to maizi, Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Un pēc tam arī tas, ko mēs jau pieminējām, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Un šodien patiesībā mēs Jēzus dzīves dēļ, tādēļ, ka viņš kā manna no debesīm nāca uz šejieni, mēs vispār varam dzīvot. Un arī viņa nevainojamā dzīve un upuris ir pietiekams, lai glābtu mani, tevi, mūsu bērnus. Un mēs par to varam būt pateicīgs, ka mēs varam pieņemt šo upuri un būt glābtas tajā pat mirklī. Un arī šī manna, ko mēs šodien lasīsim, ir daļa no Dieva dotajiem padomiem. Un kā 5. Mūzes grāmatā 6. nodaļā 24. pantā ir teikts, ka visas tās pavēles ir mums par labu. Un atgādinām, ka arī tu, kas klausies, vari ierakstīt ej uz Māma Kristu, un tur tu atradīsi visus šos citātus, kas arī mums te samaisīti čupiņā stāv un ko esam lasījušas, un aicinām tevi tiešām arī lasīt, pārdomāt, pārrakstīt, ielaminēt, jebkādā veidā ļaut, lai Dievs stiprina. Bet pirms mēs ķersimies pie lozēšanas, es gribēju arī tev, Kristīna, vaicāt, tā kā esmu pie tevis pabijusi ciemos, un es ļoti priecīgi par to, esmu baudījusi šo brīnišķo dabu, kas ir apkārt, un arī dzīvniekus, par kuriem tu varēsi arī pastāstīt. Un tāpēc arī gribēju jautāt, kāpēc jūs izvēlējāties dzīvot pie dabas, tuvāk dabai? Jā, tad, kad es apprecējos ar savu vīru Druvi, viņš jau kādu laiku bija mājas meklējumos. Viņš pirms tam dzīvoja tādā kā ciematiņā, kur mājas vienotrai pretī, un viņam bija vēlme tomēr, ka viņš var iziet no rīta ārā un neredzēt šos kaimiņus. Ja? Un, jā, tas bija interesanti, kad mēs šo māju atradām. Tur viss bija tik ļoti aizraudzis, tik ļoti brikšņos, un tomēr mēs redzējām šo skaistumu. Un interesanti arī bija tas, ka tā māja jau bija 9 gadus stāvējusi tukša. Un parasti laukos mēdz būt tā, ka tur mēdz tās mājas būt izdemolētas. Bet Dievs bija brīnumainā veidā sargājis, ka tur pat bija trauki uz galda. Mājā nesadauzīti logi nebija izsisti, nekas tur nebija izdemolēts. Tā māja bija vienkārši, brīnums. Iekapsulēta jums vārds. Jā, un kāpēc tieši laukos? Acīm redzot, es gan nekad neesmu bijis pilsētas bērns, es arī esmu dzīvojis tādā kā ciematā, bet acīm redzot tā vēlme pēc sava zemes stūrīša, pēc dabas apkārt, pēc mēža, pēc klusuma, pēc miera, tas jau laikam mums visos vairāk vai mazāk ir ielikts, jo cilvēki bieži vien pie dabas jūtas mierīgāki, viņi jūt tādu kā piepildījumi, vai ne? Un tad, kad mēs arī lasījām Elēnas Vaits rakstos, ka viņa aicināja cilvēkus doties pie dabas, lai bērnus audzinātu tādā vidē, kur ir tīrs, kur ir mazāk šo kairinājumu, kas mūsdienās ir ļoti lielā, tā teikt, koncentrācijā mums apkārt, tad šī izvēle, protams, bija tāda dabiska, jo, ja mēs vēlamies saviem bērniem dot to labāko, tad kur vēl var būt kaut kas labāks? Jā, protams, ir savi mīnusi, uz pulciņiem tā nevar pats aizskriet no savas mājas un tā tālāk, bet man liekas, to plusu ir daudz vairāk. Paldies, ka padalījies. Tiešām tāds apbrīnojams stāsts. Jā. Tu pieminēji tieši to, ka jūs arī lasījāt, ka tas ir padoms tieši par bērnu audzināšanu. Vai tu esi saskatījusi arī, tagad jau tev viņi ir lielāki, kaut kādi augļi jau varbūt ir lasāmi, kaut kādus ieguvumus, kur tu redzi, ka no šīs tieši saskarsmes ar dabu? Man liekas, tas ir viens no ieguvumiem ir tas, ka bērni vērtē to dabu, kad viņi, teiksim, nelauž vai tur ar vandālismu nenodarbojas, nemet neko zemē, viņi vienkārši saudzē. Ja? Viņos ir šī vēlme saudzēt, tāpat viņos ir šī vēlme izpētīt.
Meita, kurai ir 18 gadi, tāpatās, kad viņa nedēļas nogalēs atbrauc uz māju, viņa mēdz iet uz mežu vienkārši kaut ko pētīt mežā, vai rāgus meklēt, vai sūnas skatīties, vai vienkārši tādās mazās ekspedīcijās viņa iet un pastaigājas un skatās dzīvnieku pēdas un, tā teikt, lasa mežu. Viņai tas patīk un tas tā kā interesē arī, jā, un man liekas, ka tas dabas tuvums attīst arī bērnos šo labestību un vēlmi ieraudzīt skaisto sev apkārt. Pamanīt. Jā. Man liekas, tas arī attieksmē pret citiem cilvēkiem izpauž, tā teikt, arī man tā liekas. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz puķēm, viņa katra ir tik ļoti niansēti izstrādāta, viņa ir tik ļoti liels krāsu bagātības un kontrasti un nianses un struktūra un smāržas, un tas ir vienkārši apbrīnojami. Un kur Dievs var būt tik ļoti izdomas bagāts, tu vienkārši reizēm skaties un brīnies. Kā tas var būt iespējams? Piemēram, nesen es dzirdēju, skatījos tādu video, kur kāds vīrietis stāstīja par sniegpulksnītēm. Cik ļoti sniegpulksnītes tādi vienkārši pavasara ziediņi, cik viņi patiesībā ir iebūvēta sistēma, šim ziediņam ir iebūvēta termoregulācijas sistēma. Varbūt jūs esat pamanījuši, ka tad, kad sniegpulksnītes jau ir izlīdušas, viņām apkārt parasti sniegs ir nokusis. Ja? Viņām ir šī siltuma izdalīšanas sistēma, ka viņi no savām saknēm šo sniegu izkausē. Un tad viņš vēl stāstīja, ka sniegpulkstenītēm ir šī termoregulācija, ka viņu ziedlapiņas nesasāst līdz pat -15 grādiem. Viņas spēj izturēt un ziedēt. Un plus vēl viņas spēj uzturēt savu ziediņu tā, ka viņš nesasāls nekā. Un vēl trešā lieta, ko viņš teica, tas ir tas, ka sniegpulkstenītes ir kā barometrs. Viņas, ja ziedlapiņas aizverās, tas nozīmē, ka būs augsts un mitras laiks, un tad, kad paliek saulaināks un siltāks, viņas atkal atverās. Tādi vienkārši ziediņi, un tomēr tik sarežģītas sistēmas Dievs tur ir ielicis iekšā. Tas ir apbrīnojami. Jā. Neticami un apbrīnojami. Jā, un tas tiešām to jau arī pārved uz to, ka tas ir ne tik par tādu kaut ko fizisku vai ne, bet tas ir tiešām par garīgi, jo tu saredzi dabā Dievu, to radītāju. Jā. Un tas ir tas lielākais, man liekas, iegūms, ko mēs varam gribēt bērniem un sev, protams. Jā, man liekas, par dabu interesēties, pētīt un uzzināt, tas ir daudz labāk nekā pavadīt bezjēdzīgu laiku kādās datorspēlēs, uz ko mūsu bērni šobrīd ir tā ļoti tiek kairināti un mudināti no citu bērnu parauga un tā tālāk. Bet dzīvojot laukos, ka tu neesi tajā, teiksim tā, to vienaudžu tādā iespaidā tik ļoti, man liekas, tas drusku tā kā arī pasargā to prātu un to šķīstumu saglabā bērnam. Jā, pat ja viņš ir skolā vai ne, viņš pēc tam aizdodas prom. Jā. Jā, un šī mīlestība pret dabu ir jāaudzina, vai ne? Tāpat kā mīlestība pret Dievu vārdu. Jā, protams, tas mums ar savu piemēru ir jārāda. Tāpat ir ļoti vēlams iet pastaigās, ka bērni ir mazāki, rādīt visu un stāstīt un saistīt to kopā ar Dievu. Bībele arī mums uz to aicina, kad, lai mēs tad pa ceļu ejot, runājam ar bērniem, atgādinam viņiem un liekam viņu prātos to, kas labs, patīkams, šķīsts un cēls. Jā, kā ir teikt, šeit maz drusciņi un tur drusciņi, vai ne? Visu laiku pilināt, jā. Tā tiešām ir, un kā es pieminēju jau iepriekš šos dzīvniekus, varbūt tu vari nedaudz padalīties, es zinu, ka tu varētu atsevišķu raidījumu tu stāstīt gan jau par šo tematu, bet varbūt kāda viena lieta, kas tev nāk prātā, tieši no zirgu, nezinu, kā pareizi pateikt, uzturēšanas, dzīvošanas ar viņiem jau liekas un tā. Jā, jums ir daudz zirgi, manā skatījumā daudz. Kas ir tāds kaut kāds ieguvums, ko tu esi redzējis arī tur, saskarsmē ar šiem dzīvniekiem? Ar zirgiem ir tiešām interesanti, jo zirgs ir ļoti jūtīgs dzīvnieks. Viņš jūt tavas emocijas, viņš jūt tavu garstāvokli, viņš jūt, kāds tu atnāc. Un daudz arī zina noteikti, ka zirgs ir tāds terapeitisks dzīvnieks, kad viņš spēj
Ir pat tādi zinātniski pierādījumi, ka zirgi spēja cilvēka asinsspiedienu pazemināt un pulsu samazināt, jo viņš ar to savu mieru, ko viņš izstaro, viņš atdod to tev. Saskarsme ar dzīvniekiem bērniem vispār ir ļoti derīga, jo tas māca rūpēties, māca būt vērīgiem, jo zirgs ir liels dzīvnieks tomēr, un ja zirgi ir vairāk, tad viņi savā starpā mēdz, viņiem ir savas attiecības, un cilvēkam ir jābūt vērīgam, lai viņu starpā negūtu, teiksim, kādu grūdienu, vai sliktākajā gadījumā spēriens gan nekad nav bijis, bet tas viss var notikt, jo zirgi savā starpā arī mēdz būt greizsirdīgi un ķīvēties par uzmanību. Un tas bērnos iemāca tādu vērot dzīvniekus, vērot un saprast, kurā brīdī varbūt ir bīstami, kurā brīdī viņam jātiek nost, kurā brīdī viņam jāpieiet klāt. Tas arī māca tādu drosmi nedaudz, jo cik mums ir bijuši daudz ciemiņi, reizēm bērniem ir bail pat pieskarties zirgam. Bet tad, kad viņš ir pārvarējis to savu baili, tad ir prieks redzēt un skatīties, kā tam bērnam tik ļoti patīk to zirgu glaudīt, un viņš jūtas labi viņa sabiedrībā. Jā, dzīvnieki vispār iemāca bērniem ļoti daudz, un zirgi nav izņēmums. Līdzīgi kā sniegpulkstenītes, zirgi arī ir apbrīnojami radīti. Un zirga prāta spējas tiešām ir ļoti lielas, un tur var tikai brīnīties par tiem faktiem, ko es atkal no jauna izlasu. Vai pie jums drīkst sarunāt braukt ciemos, ja kādi klausītāji ar bērniem domā? Droši drīkst pieteikties un ciemoties. Mēs nevienam nekad neatsakam, protams, jā. Ļoti jauki. Varat ar mani sazināties, tad mēs tālāk, jo tas tiešām ir ļoti brīnišķīgs piedzīvojums bērnam. Jā, tāpēc es tev pieminu. Jā, un kad stāstīju, man nāk prātā radīšanas stāsts, ka Dievs visu šo pasauli sagatavoja būtībā cilvēkam. Jā, tas ir apbrīnojami. Un dzīvnieki arī bija pirms cilvēka radīti, vai ne? Un viņi tiešām ir, cilvēka labumam, lai iepriecinātu un visu to, ko jau tu minēji. Tas ir skaisti. Jā, mēs jau lasām, ka Dievs ir visu radījis, lai dotu. Lielākā daļa jau arī dabas to izpilda, vienīgi mēs cilvēki esam tādi, kas vairāk gribam, lai mums dod. Jā, grēks tā spēcīgāks kāris. Jā, to jau mēs arī droši vien savā ģimenē bieži vien jūtam, kad kļūstam par vecākiem, mums jāmācās uzupurēties, tas nāk vairāk dabiski, bet mums arī bērniem ir jāmācās savā starpā uzupurēties, piekāpties, un tas nav viegli, jo, lai arī liekas, ka bērns ir piedzimis bez grēka, tomēr šis kairinātājs, šis kārdinātājs jau no mazām bērnām, viņus bērnu dienām māca viņus būt egoistiskiem. Jā, un daba ir viens no līdzekļiem, kur mēs visu redzam, lielākoties pretējo. Jā, tas ir tāds izglītošanās lauks, un mums jāmāca bērniem to ieraudzīt. Jā, un noteikti būt tuvāk, esot tuvāk dabai, tas noteikti ir vieglāk. Jā, noteikti. Ko tu, Kristīna, teiktu kādai mammai, kura šobrīd dzīvo Rīgā vai kādā citā pilsētā, un viņi saprot, es to gribētu, bet mums nav iespējas, ja? Jā, tas, es domāju, ka nav tas trakākais, jo Rīgā taču arī ir parki. Rīgā taču arī ir zaļās zonas, tāpatās uz balkonu mēs varam kaut ko izaudzēt, kaut kādu dārziņu nelielu, kur mēs varam bērnam mācīt tās principus, vienkārši iesēt kaut ko, skatīties, kā tas aug, piedzīvot brīnumu. Man liekas, vērot putnus arī Rīgā var, kaut vai izliekot ārā aiz loga šo barotavu. Tā, kad iespējas ir arī jebkurā pilsētā, man liekas, vienkārši ir jācenšas viņas ieraudzīt un jābūt, varbūt slinkums jāpārvar, lai izietu ārā, vai laiks jāatrod, bet tas viss ir realizējams, tikai jāgrib. Jā, un atkal vārds prioritātes, vai ne? Jā, ka šis laiks ar dabā kā prioritāte. Jā, prioritātes ir tās, kas cīnās savā starpā, kas tad uzvarēs. Jā. Āmen. Tā tiešām ir var katru dienu, vai ne? Jā. Jauki. Domāju, ka tagad
mēs esam gatavas arī kaut ko ne no sevis, bet no Dieva dotajiem padomiem caur Elenu Vaitu. Tā kā droši lūdzē ārā, kurš tev patīk labāk, un izlasīsim. Ņemsim pirmo. Šeit ir teikts tā: Jēzus ieguva savu izglītību mājās. Viņa pirmais cilvēciskais skolotājs bija māte. No viņas lūpām un no praviešu ruļļiem viņš mācījās debesu lietas. Viņš dzīvoja zemnieku mājās un uzticīgi un priecīgi pildīja savu saimniecības pienākumu daļu. Viņš, kurš bija debesu pavēlnieks, bija padevīgs kalps, mīļš un paklausīgs dēls. Viņš apguva amatu un kopā ar Jāzepu paša rokām strādāja namdarbnīcā. Jā, interesanti, ka šis citāts pie dabas, vai ne? Bet tomēr šeit kaut kur parādās arī tā daba, vai ne? Jā, man jau arī liekas, ka šeit bija teikts, ka Jēzus ieguva savu izglītību mājās. Mūsdienās cilvēki, es tā skatos, ka bērnus cenšas pēc iespējas ātrāk nodot dārziņā, bet tas nav pareizākais solis, jo tik tiešām arī mūsu bērniem pirmā izglītība ir jāiegūst mājās, jo kā jau mēs runājām, pirmāk mēs kā vecāki esam viņa paraugs. Un tie pirmie iespaidi ir paši svarīgākie, jo īpaši ar pirmo bērnu, starp citu, ko mēs nedaudz vēlāk sapratām, pirmajā bērnā ir jāiegulda visvairāk, jo no viņa mācīsies brāļi un māsas. Tā ir vissvarīgākā lieta. Ar pirmo bērnu vajadzētu darboties visuzcītīgāk, vissirsnīgāk, jo viņš būs par paraugu tālāk, jo mēs zinām, ka bērni aug lielāki, brāļi un māsas grib atdarināt. Un te bija rakstīts arī, ka pirmais cilvēciskais skolotājs bija māte. Ko gan bērns pirmo redz? Tas, protams, ka viņš redz māti, un mēs arī zinām, ka mazam bērniņam māte un tētis ir kā Dievs. Viņš viņos saskata to, kurš ir viņu paraugs, kurš ir viņu radītājs, kam viņam jāsako un uz ko viņam jāskatās. Tā, kad jā, lai arī liekas, ka vecākiem būt reizēm ir sarežģīti, tomēr tas ir arī liels prieks. Un tas ir mūsu pienākums. Protams, mēs nekad nevaram teikt, ka mēs esam gatavi bērnu audzināšanai, un tomēr mums var palīdz ir Dievs. Mēs, protams, neesam perfekti, mēs esam bieži rīkojamies nepareizi, pieļaujam kļūdas, bet man liekas, ka svarīgākais attiecībās ar bērnu, arī tad, ja es esmu pieļāvusi to kļūdu, arī tad, ja es esmu sadusmojusies uz viņu, arī tad, ja es esmu kādu skarbāku vārdu pateiks, man liekas, svarīgi ir atvainoties, lai vai cik tas bērns būtu mazs vai liels, atvainošanās, lai arī cik mums vecākiem reizēm ir grūti atzīt savas kļūdas, ka es tur nepareizi tev pateicu, ka man nevajadzēja tā teikt vai man nevajadzēja tā darīt. Bērni no tā mācās, un ja mēs neatvainosimies, mēs nevaram gaidīt, ka viņi atvainosies. Tā ka jā, mums ir jāpilda savu pienākumu daļa, ko Dievs mums ir uzticējis. Man vēl te patika šis teikums, ka viņš apguva amatu un kopā ar Jāzepu strādāja. Jā. Reizēm mēs vecāki domājam, kāpēc mūsu bērni ir tik slinki, kāpēc viņi neko negrib darīt, kā lai viņus piespiež. Bet zinat, kā ir? Ja jūs nedarīsiet kopā ar bērniem, viņi arī nedarīs to. Un bieži vien es saviem bērniem, mums bija tāds nedaudz varbūt ar humoru, bet es pati to teicu, un es arī liku viņiem atkārtot, es darīšu ar prieku. Es darīšu ar prieku. Un reizēm bērni arī tagad smējās, ka viņi kaut ko negrib darīt, tad viņi tā kā iet un saka, es darīšu ar prieku. Jā, mums reizēm negribas kaut ko darīt, un bērniem negribas, bet mums vajag viņiem iemācīt, kā sevi motivēt, kā sevi uzmundrināt, kā sev palīdzēt, tomēr izdarīt, piespiesties, papūlēties, jo ja mēs neparādīsim šo ceļu un paraugu, no kurienes te viņi to ņems, viņi, protams, Sātans vienmēr ir gatavs iedot viņiem kaut ko.
bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Diez vai. Jā, tieši tā. Un vēl piebilstot tajā, kas šeit bija, tam visam, ko tu teici, arī minēts bija šeit, ka viņš dzīvoja zemnieku mājās. Vai ne? Tas man ir pasvītrots. Un ka šī zemnieku mājas, tas jau ietver. Es neesmu zemnieks, tāpēc man bail tagad kaut ko teikt, ja kāds zemnieks klausās. Bet tas ietver zemes apstrādāšanu. Protams, un visas tās lietas, ko viņš noteikti darīja. Jā? Jo te arī teiks, ka viņš pildīja savu saimniecības pienākumu daļu. Tā tad, jā. Un tieši kā tu arī teici, man patīk, ka man varbūt nav dārzs mājās, vai ne? Un mums arī tiešām ilgi nebija dārzs, bet kā tu saki, ir iespējams kaut vai podiņā kaut ko izaudzēt vai ne, priecāties. Tā kā, jā, jo īstenībā vienreiz lasīju tādu citātu, kaut kur citur arī Elens Vaits darbos, ka izglītības ABC ir tieši agrikultūra, ja, jeb zemes audzēšana zemē, ja, jeb kā citādi to pateikt. Jā, tā kā... Jā, Jēzus jau arī, kad viņš runāja līdzības un stāstīja dažādas lietas, viņš izmantoja šīs lietas, lai ilustrētu tieši dabu, darbu, lauksaimniecībā, lopkopībā un tā tālāk. Un tas jau patiesībā ir brīnums, ka no sēklas vispār kaut kas aug. Jā. Tu vari ielikt, bet tur jau var neaugt vienkārši. Protams. Tur neko nevar izdarīt. Tā, ka tas varbūt mums ir jāmāca bērniem ieraudzīt brīnumus sev apkārt, jo patiesībā mēs taču brīnumus piedzīvojam katru dienu, bet jautājums, vai mēs viņu pamanām. Jo varbūt cilvēki gaida lielus brīnumus, bet man jau liekas, ka tie sīkie brīnumiņi ir daudz iespaidīgāki. Jā, viņi vienkārši ir jāmeklē savā ikdienā. Jā, un es atceros to, kad es lasīju arī šos citātus, un tas bija laiks, ka mēs dzīvojam Rīgā, un man likās, kur ir tās mācības, godīgi, tiešām man likās, kur viņas ir. Tur teikts, pilns ar mācībām, man liekas, kur ir pilns, es izēju ārā, tur ir tūja, tur ir roze, bet kur tur ir mācības? Bet jo vairāk tu vienkārši to, tieši kā teici, meklēt, radināties, un arī tu lūdzu un saki, debestāvs, tu esi radītājs, bet es reāli neredzu viņas, ja? Bet jo vairāk tu centies ieraudzīt, uzliec tā kā brilles vai ne šīs brīnuma, un ej ārā pastaigā ar bērnu ar tādām acīm, ja? Ka vismaz vienu lietu mēs atradīsim, ko teikt. Ja? Piemēram, mēs atceros, kad Rīgā pastaigājāmies, gājām, un tur bija sniegs, uzsniedzis, un tad vietām, protams, bija dubļi, kā jau no ceļa. Un tad mēs arī runājam, ka redzat, kā sirsniņā tas dublis, tas netīrums ir grēks. Un paskatieties, kas notiek ar to, ja mēs lūksim piedošanu. Un mēs paņemam uzbaram sniegu virsū, un viss paliek balts. Un tā. Un man likās, tā bija viena no tādām pirmām, ko es atceros mācībām, tā kā pastaigā, ko Dievs caur dabu tā kā man ļāva ieraudzīt. Un pēc tam viņas jau, nāk arvien vairāk un vairāk. Tā kā to var trenēt, teiksim tā. Jā, un tu pieminēji rozi. Cilvēki ir pieraduši uzskatīt, ka rozēm ir ērkšķi. Jā. Bet kāpēc nepaskatīties no tādas puses, ka ērkšķiem ir rozes? Tā ka mēs arī dabā varam reizēm varbūt pagriezt otrādāk to, kad arī ērkšķiem var būt rozes. Jā. Laba doma, citādāk. Varbūt izlasīsim vēl vienu kādu. Visu lietu radītājs apguva tās mācības, ko viņa paša roka bija rakstījusi zemes, jūras un debes plašumos. Norobežojies no pasaules nesvētajiem iespaidiem, viņš no dabas sakopoja lielu zinātnisko atziņu krājumu. Jēzus pētīja augu, dzīvnieku un cilvēku dzīvi. Kopš visagrākās bērnības viņam bija tikai viens mērķis. Viņš dzīvoja, lai būtu par svētību citiem. Tam Jēzus smēlās spēkus dabā. Pētot augu un dzīvnieku valsti, viņam radās jaunas idejas. Šis pēdējais teikums, kad pētot dzīvnieku un augu valsti, viņam radās jaunas idejas, tas ir diezgan tāds iedvesmojošs. Jo man liekas, ka tik tiešām dabā mēs varam visdažādākās idejas meklēt, gan varbūt kaut kādus mākslas darbus, lai radītu, vai teiksim, kādus tehniskos risinājumus ieraudzītu. Un vēl šeit bija ļoti jauki, ka viņš dzīvoja, lai būtu par svētību citiem. Daba jau ir tas, kas mums rāda, kā dzīvot par svētību citiem. Jautājums tikai, vai mēs to ņemam vērā, vai mēs to gribam ņemt vērā.
Jā. Mums tikko bija tāds atgadījums, kur mēs izdomājām izlasīt arī, tā kā teicu, to rītsveicienu. Bija tāds rītsveiciens brīnumu dievs. Varbūt jā, es atceros, tā ir brīnišķīga. Man patīk, ka tur ir tiešām dabas brīnumi. Jā. Katrā dienā kaut kas sabrīnojams. Jā. Un mēs atveram to attiecīgo datumu, un tā bija vēl dzimšanas diena, nu tā kā vēlējums tam cilvēkam. Un saucās Laputis. Mēs visi sākām smieties un domājam, nu gan baigais vēlējums. Kur no laputīm var būt kāds labums, vai ne? Jā, vai ne? Mēs mācāmies, kā viņus ar dabīgiem līdzekļiem izindēt, ja aizdīt prom. Bet izrādās, ka laputīm esot tādi snuķīši, ar kuriem tie iedur augā, un izsūc ārā kaut kādu konkrētu šūnu, kurām zinātnieki īstenībā nekādi nevarēja tikt klāt, jo tad, kad tu viņai tur pieskāries kaut kā spiediena dēļ vai kā, viņi vienkārši tur vai uzsprāg vai kaut kā tā, un tikai caur to, kad laputis ar šo snuķīti izsūc viņu ārā, un pēc tam, tā teikt, caur sevi izlaida ārā, ja, un viņi iznāk ārā kā tāda bumbiņa, un to sauc kaut kā, bet neatceros precīzi, bet kaut kā saistīts ar medu, jo tas kaut kas ļoti salds. Un to starp citu šīs bumbiņas krāj skudras, un viņām ļoti, ļoti garšo kaut kas salds tā. Un caur šīm bumbiņām arī zinātnieki varēja izpētīt to šūnu uzbūvu, un tad vispār mēs varam daudz vairāk saprast visu to fotosintēzi un tā tālāk. Bet arī šeit, ja viņš ņem it kā sev, bet viņš neņem sev, viņš dod citam, ja. Un turpat bija teiks, ka ir kādas skudras, kuras bez maz vai gana laputis, ja, tā kā savā, nu, lai viņi viņas tā kā ir gotiņas, tā kā, ko viņas slauc. Jā, tik interesanti. Bet redz, kur tiešām cik daudz dabā ir, kur vienkārši parādās šis te svētība citiem. Un tā mēs varam, tieši kā mēs te minējām, kad ir šis egoisms arī bērnā. Kāds man teica, zīdēns ir visegoistiskākais piemērs, kurā tu to redzi. Tā ir. Bet tiešām tā ir, lai cik viņi mīļi. Bet jā, un caur dabu to var tiešām ļoti, ļoti mācīties. Tā kā Dievs ir žēlīgs, mums devis tādu mācību grāmatu. Un es domāju, ka mēs arī centīsimies apkopot kaut kādas, nu tā tīri praktiskas, nu kā šeit bija laputis, ja, vai roze, vai jebkas, mēs centīsimies tādu sarakstiņu arī uztaisīt komandā un ievietosim arī pie tiem citātiem, lai jūs arī varat varbūt kādas tur smelties idejas, ko bērniem līdzdalīt. Šeit vēl bija tāds labs teikums, ka norobežojas no pasaules nesvētajiem iespējiem. Tas norāda uz to, ka dabā mēs varam norobežoties no šī skaļās balss, no šī skaļās spiediena, kas patiesībā dažādos veidos mūsu maņas kairina, mūsu bērnu maņas, jo sevišķi, jo kāds cilvēks man teica, ka šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kur uz bērniem šis spiediens ir praktiski vislielākais. Mana paudze, varbūt tava paudze, mums nav bijis šis spiediens tik liels, un bērniem šobrīd ir jātiek ar to galā. Tā, ka daba ir viena no vietām, kur mēs varam norobežoties no šiem iespējiem, kur mēs varam atpūtināt prātu, acis, no šīm žilbinošajām reklāmām un ausis patiesībā klusumā, kurš nemaz nav klusums mežā starp citu. Jā, ļoti, ļoti skaisti tur skan. Jā, tur skan slavas dziesmas radītājiem. Un tiešām pēc šīs sarunas arī gribas tā teikt slava Dievam un kādu dziesmu nocietāt viņam par to, cik viņš ir labs un kā viņš mums ir atklājies savā radībā. Kristīna, sirsnīgs paldies, ka tu biji kopā ar mums, ka atradi laiku gatavoties un arī atbraukt. Man bija tiešām prieks no sirds būt šeit kopā. Jā, arī būt šeit. Un paldies arī tev, mūsu klausītājai, ka klausies mūs līdz šim, un mūsu lūkšana ir arī par tevi, lai kungs ir tavs spēks, palīgsit visā, un lai Dievs palīdz gan tev, gan mums meklēt šos brītiņus dabā, vienai, protams, arī, bet lielākoties kopā ar saviem bērniem. Un debes tavs to arī palīdzēs. Un noslēgumā, lai skan arī šī dziesma, kā pateicības lūkšana par skaisto radību, pasauli, ko Dievs ir radījis un veidojis mūsu laimei. See
tavs vārds.